Latviju, mierīgi rāda, ka rekli, šeit ir Taivāna, es esmu par Taivānu, tam līdzīgi. Nu un ko, sadarbība ar Taivānu notiek, jā. Jā, jautājums jau ir, ko sitīs krekliņu? Idejas ar sitieniem vēl neviens nav uzvarējis. Cik reizi nav dzirdēts, ko darīt ar Taivānas jautājumu? Ja, kad jautājums ir par reģionu, vai ne? Izmantošu iespēju atbildēt. Un šeit ir pavisam vienkārši. Taivāna nav jautājums, Taivāna ir atbilde. Tā ir atbilde autoritārismam ar demokrātiju. Dzīvojot blakus autoritāram režīmam, Taivāna ir demokrātijas paraugs. Ar brīvām vēlēšanām, ar brīvu tirgus ekonomiku, un tā ir atbilde uz jautājumu, vai maza demokrātija var kļūt par pasaules tehnoloģiju smeku. Var. Taivāna ražo 90% modernāko čipu mūsu viedierīcēm un mākslīgajiem intelektam. Un bez Taivānas apstātos puse pasaules industrija. Tas nav pārspīlējums. Tā ir atbilde uz to, kā veidot pasaules līmeņa ekonomiku ar inovācijām. 2026. gadā Taivānas ekonomika aug par 7,7%. Tad jautājums arī ir par sabiedrības noturību. Kamēr citi panikā, Taivāna katru dienu aizstāv savus zemūdens kabeļus, čipu rūpnīcas un ostas pret blokādēm ar ātru civilo militāro sadarbību, rezervas ražošanas līnijām un iedzīvotāju modrību. Mēs Eiropā varam no Taivānas mācīties. Savā ziņā būt kā neatlaidīgiem virzītājiem. Taivāna nav jautājums, Taivāna ir atbilde uz to, kā izskatās brīvība, kas spēj sevi aizstāvēt. Un starp citu arī Latvija no tā ir ko mācīties. Un to mēs darām vienas ķīras politikas ietvarā.